to Poliju arī kā sanāca, vai ne? Viņi nebija gatavi nekam, kaut kādus spārnus palaida vienkārši gaisā, vai ne? Un kas notika, kad viņi saka, kad viņi vienkārši negribēja viņus noturēt. Viņi vienkārši nevarēja to izdarīt, tāpēc, ka viņi nebija gatavi nekam pa lielam. 2 gadi mums vajadzīgi un izpētīt, pielāgoties. Bet ja tas notiks rītdien, ja, pieņemsim situāciju. Kas strādā? Pretgaisa sistēmas, vai ne? Visas pretgaisa sistēmas strādā. Neņemsim tos iznīcinātājus, bet pretgaisa sistēmas ir galvenais uzsvars, kas var notriekt būtībā jebko. Un jāintegrē Latvijas armija un tā tālāk pie Ukraiņiem jālaiž un jāmācās. Vienkārši esmu piedzīvojis tādas lietas, neteikšu uzvārdus, ko sūta latvieši, ja? Un kad viņš prasa, kas tas tāds, ja? It kā profesionāls cilvēks atbrauc uz šajiem, un tad, bišķiņ nāk smiekli, kad atsūta tādus cilvēkus, prakses ziņā pārņemt visu to. Saplānojam, aizsūtam īstos cilvēkus, vismaz pieredzes apmaiņā, un apsteidzam to sistēmu. Ejam uz priekšu un domājam. Karš mainās pa dienām. Pierobežā noteikti varētu izveidot normālus iebatinātus ierakumus, un tos pašus zemesargus piesaistīt pie dežūras, un, lai nesastaptos ar to, ko sastapās Ukraiņi. Viņi nevar normāli ierakties, iebatinēties, un viņus izsit cauri, vai ne? Un kaut kādas 2 līnijas pierobežā 20-30 kilometri.